šīs puča dienas, kad daudz kas tomēr izšķīrās ne Latvijā, bet Maskavā. Kā šis periods tavā atmiņā iesākās un kāda bija tava vieta un loma visā šajā attīstības procesā? Teikšu tā, tad pirms augusta kaut kur jau, kā tu atceries, mūsu politiskā brieduma veicināšanai mēs tikām aicināti uz dažādiem pasākumiem, dažādiem semināriem ārzemēs un tā tālāk. Un var teikt, ka 18. Zviedrijas valdība rīkoja tādu kā semināru, kur bija aicināts visas 3 Baltijas valsts. Un es un Mārtiņš Virsis, mēs toreiz bijām Stokholmā. Stokholmā no Igauniem bija Lauristīne un Savisārs. No lietuviešiem tur bija drusku varbūt netika augsta ranga politiķi, un šos kungus es varbūt neatceros. Ja? Mēs tur visi ieradāmies kaut kur 18. vakarā. Un kā tu zini, pa nakti tad notika attiecīgi šis apvērsums, un nākošā rītā Zviedri par to informēja mums. Protams, tur uz vietas notika tāda kā lokāla apspriede, vai teiksim, ja kādas būs prognozējumās seks šim apvērsumam un kā rīkoties tālāk. Un tad es gribētu teikt, ka Lauristīne toreiz izteica ļoti prāvietiskus vārdus. Viņa toreiz pateica apmēram tā, ja mums un jums bija šis pārejas periods, tad šī puča rezultātā šis pārejas periods ir jāizbeidz un attiecīgi jāpieņem kaut kāds valstisks akts par pilnu neatkarību. Un tad tika domāts kādā veidā, kā mēs dosimies atpakaļ. Lauristīna un Savisārs viņi caur Helsinkiem ar motorlaivu brauc pie sevis uz Tallinu. Virsis palika Stokholmā, es devos uz lidostu, lai lidotu šurp. Pa ceļam man vēl sazvanīja Mirovics, Gunārs PBLK, aicinot palikt. Ja? Bet, manuprāt, tai palikšanai vairs nebija tādas nozīmes, kā tas bija janvārī, vai teiksim, ja? Jo šie neatkarības procesi jau bija pietiekami tālu, un es tomēr izdomāju, ka ir jālido apakaļ. Atlidojis apakaļ šeit, ja? Jau arī laižoties ar lidmašīnu lejā, varēja redzēt, kad netālu no lidos stāv tanki. Un cilvēki, kas bija lidmašīnā, arī atļāvās man uzrunāt, kāpēc es lidoju apakaļ, vai teiksim, un ka varbūt bija labāk palikt tur. Atbilde bija tāda, ka šeit šobrīd ir pietiekami daudz svarīgi šie momenti. No lidos patiešo es devos uz augstāko padomu, kur bija frakcijas sēde, mūsu frakcijas sēde. Un tad es arī atļāvos šajā frakcijas sēdē teikt šo te Lauristīnas redzējumu. Manuprāt, TB-LNK un vēl citi jau bija toreiz kaut ko runājuši, arī jau kādas brītiņi, pusdienu vai kā tur ātrāk par to, kad būtu jāpieņem šāds te neatkarības pilns akts. Ja. Un tas bez šaubām tika gatavots un arī kā mēs zinām, pieņemts. Ja. Tev ir pilna taisnība, kad ja barikāžu laikā galvenais uzstādījums un, teiksim, ja šī skatuves, kuras risinājās notikumi, bija šeit uz vietas Latvijā, tad šoreiz tas galvenais uzstādījums bija varbūt tur, ārpus Latvijas. Un šeit es gribētu arī vēl varbūt pakavēties pie dažiem notikumiem ārpus Latvijas un iespaidiem. Tad kā atceries, 24. Jeļcins parakstīja, tā var teikt, brīvlaišanu visām 3 Baltijas valstīm. Un toreiz uz Maskavu devās Gorbunovs, devos es, devās Dozorcevs, bija arī Juris Dobelis, un Maskavā, protams, pievienojās Peters. Un mūs Jeļcins uzņēma savā kabinetā. Es gribētu teikt, šī uzņemšana bija tāda draudzīga un pat sirsnīga tajā brīdī, kad viņš attiecīgi parakstīja šo dokumentu. Gribētu vēl teikt, ka pēc varbūt šī puča, kas arī Jeļcinām bija tāds ļoti saspringts, viņš bija fiziski izsmelts, un viņš bija atbraucis, atceries toreiz, šeit atpūsties dažas dienas. Un tad bija vienas tādas pusdienas Jūrmalā, kurā arī, teiksim, augstākās padomas vadība un arī es ar ģimenēm šajās pusdienās piedalījāmies. Es gribētu teikt to tostu atgādināt, ko toreiz pie galda teica Jeļcins. Jo šobrīd tiek diskutēts, vai viņš tur ir bijis pareizais vai nepareizais vai draudzīgais Latvijai nekā. Bet,
Tas bija sekojoši. Jūs aiziet. No vienas puses žēl, bet jāsaprot, ka pret jums ir negodīgi izturējušies. Bet es esmu dziļi pārliecināts, ka mūsu attiecības, Krievijas un Latvijas, būs daudz labāks nekā ar tiem, kas paliek šajā savienībā. Skumji, jā, bet šis viņa tosts nav piepildījies. Varētu teikt, ka toreiz tas bija tāds Jeļcina varbūt, dvēseles jau ne kliedziens, bet tāds pacilājošs moments, jā, bet dzīve un pragmatiķi šīs lietas ir ievirzījuši citādāk. Es gribēju teikt, ka toreiz Maskavā un Krievijā vispār pēc puča bija tāda ļoti spilgta eiforija. Kad mēs tur bijām, un mēs tikāmies ne tikai ar Jeļcinu, bet arī es jūs pastāstīšu ar citiem, no visiem bija tāds redzējums, mēs esam no vienas barikāžu puses. Tur ir kompartija, un te ir tie, kas grib dzīvot citādāk. Tas bija tāds ļoti tāds pacilājošs, vai ne, un tā tālāk. Mums tajā dienā bija tikšanās ar Šapošņikovu, ja, ar jauno aizsardzības ministru arī. Ja. Un viņš bija tik pacilājošs, un kad Gorbunovs ieteicās par to, ka, Kuzmins šeit bija tas, kas realizēja visu to, vai tad viņi nevarētu nomainīt, nav problēmas. Tiks izdarīts, ja, un tā tālāk. Ja. Šapošņikovs arī pastāstīja tādu ļoti interesantu epizodu, vai ne, kad pučisti viņi bija izsaukuši pie sevis uz Kremli, ja, un bija pateikuši apmēram tā, vai tu tagad kalposi mums, ja, vai tu no šejienes neiziesi. Un Šapošņikova atbild bija pavisam vienkārši. Kungi, tur augšā ir 4 iznīcinātāji. Ja es pēc 10 minūtēm no šejienes neiziešu, no jūsu Kremļa nekas pāri nepaliks. Tā kā tā situācija toreiz attiecīgi bija tāda stingri saspringta, atrisinājums bija tāds, kas visus uzturēja tādā lielā, stingrā eiforijā. Vēl, ja es gribētu atgādināt, tad punktu visam jau pielika tas mītiņš, vai tas PSRS augstākā padome, kur toreiz nolēma, labi, Baltijas valsts aiziet. Arī toreiz man bija gods būt Maskavā. Kopā ar Peteru mēs bijām Kremlī, bija arī Lietuvas pārstāvi, no Igaunijas bija Savisārs. Un tad toreiz viņi visus mūs tur negribēja tajā zālē ieņemt, bet, lai mēs izvirzām vienu no savas vidus, Savisārs toreiz bija premjers galā, un mēs visi 3 tās valsts izvēlējām, kad Savisārs būs tajā zālē. Viņš arī tur bija, un viņš arī tur noklausījās, un arī nāca no turienes ārā ar to līgsmo paziņojumu, kad, jā, arī šajā institūcijā ir akceptēta pilna Baltijas valstu neatkarība. Un pēc tam, kā tu atceries, tie atzīšanas akti jau ripoja viens pēc otra. Pirmā bija Islanda, vai ne, un pēc tam tur bija virkni. Jā, beigās jau var saskaitīt. Sākumā skaitījām, un beigās jau var saskaitīt. Tas bija tas spilgtākais, kas man varbūt no augusta ir palicis no tām puča dienām un dažām dienām pēc puča atmiņā.